gatavošu aļņa gaļas deses. Šeit būs 20 kg aļņa gaļa un 6 kg cūkas speķis pieejauts klāt. Un garšvieliņas bez nekādiem konservantiem tādām lietām. Pirmais, protams, gaļa bija jāatsaldē, jāizņem no vakuma maisiem, un tad mēs viņu samalām, jo no sākuma nebija doma pašam tās desetas taisīt, bet, ka izdomāju visu to pamēģināt pats izdarīt, tad jau arī visu sagriezām mazos gabaliņos, jo gaļas mašīna arī tāda, kā jau mazā gaļas mašīna, negribējās viņu nobendēt, tāpēc, kad ir redzēts, ka šī tās mazās netur meža gaļas, laikam druscīt grūtāk samalt nekā kaut kādu mājas dzīvnieku. Gaļa ir samalta, tagad doma ir viņu atstāt, lai notekās, jo diezgan daudz ir sulojās. Atstāsim viņu uz nakti, nosusināsim, lai notekās kārtīgi, un tad mēģināsim tālāk. Receptē mums bija cik karotes? 5 karotes pipari, nemalti, un tad mēs paši viņus samalsim. Tā. Aizņēmāmies dzirneviņas, bet viņas čakarējas, tā kā redzēsim. Pēc kaut kas izdosies. Tev vajadzēja varbūt mazāk. Nē, tas nav vaina. Viņš nedabū kontaktu. Kā mēs to slēdzīt varētu ieslēgt. Tas nav kaut kas piespiežams tā. Pasties, ļoti labi, kāpēc mazāk? Es tik domāju, tas ir pilns, gan jau pielikt, ne jau tur 5 grami. Bet bļodiņā. Tā. Tas skodīs tūt. Čaudīsim visu vakaru. Kamēr palaidām. Samals kopā ar speķīti, caur smalkāko, kas bija gaļmašīnai. Gaļmašīna nesaplīsa, bet, mazo gaļmašīnu nav tik ērti. Būtu foršāk, ja būtu kaut kas nedaudz lielāks par šito. Tagad garšvielas malsim. Liksim klāt. Bēram sāli klāt. Tad būs, Annes var kā pats. Viss būs taukanis. Jau vienreiz atmesījām, drusku uzbērām. Bērsim visus pārējais garšvielas. Un tad visu kārtīgi samēsīsim. Tā, to pēc tam mēs pieliesim. Muskastriekstu vajag, bet tad būs jāatgriež vaļā. Tad vēl piebērsim muskastriekstu un sarkanu piparu. Tas viss, vai ne? Un tad tik maisīsim kopā. Samaisīts ir. Tagad jānogaršo. Drusku lai ievelkās un pildīsim. Kopā 26 kg. Mums te izstāstīja, pēc tam vēl paskatījāmies internetā video, kad, protams, izskaidrs, ka zarnas jāizmērcē, bet ir rakstīts, kad arī vajagot izlaist cauri vēsu ūdeni. Un citā gadījumā arī izgriezt uz otru pusi. Iepildam drusku ūdeni. Un vienkārši sēdam augšā un izskalot. Kaut ko tur teica par sāli, bet ne jau tā saka cilvēku, kuri taisa, tad tā arī taisīs. Gaļu vēlreiz apmaisīju, tā ka nevienas sāls kristāliņu vairs nav, viss ir izkusis, ievilcies, pēc garšas ir sāls, bet pirmoreiz taisot īstenībā grūti pateikt, kas un kā. Mums vēl te top zorniņas. Izskalotās. Tātad
salikām šito brīnumu. Liekam klāt mazēju mašīnītē. Rītīšu sagriezti. Pirmā desa ir uztaisīta, bet ir problēma. Ar šo mazo ir ar spiešanu, tefaliņš mazais. Ar šo te ir jāspiež ar spiešanu tā desa. Mēs vienu nomocījām, es nezinu, te 15 minūtes, 20, varbūt ne tik ilgi, bet grūti īstenībā. Sanāca labi, bet ar spiešanu visu spēku jāspiežās virsū, tā kā pilnīgi, visu spēku. Un tā tikai pildās. Tā kā mēģināsim dabūt citu gaļmašīnu, un varbūt būs labāk. Pabeidzām. Desas taisīt. Nelikās, ka būs tik daudz īstenībā. Tā kā man jau liekas, kūpinātavā varbūt nepietiks visam vietas. Jā, un dabūjām, jā, citu gaļas mašīnas, ar kuru daudz vieglāk bija pildīt un visu darīt. Tā, esam atbraukši ciemos kūpināt. Abas kūpinātaviņa. Šāda te redzēt, cik varēsim salikt iekšā, vai ir vienu reizi pietiks vai ne. Miers, duksi. Mēģināsim kūpināt. Tā, krāmējam, sadurstam ar smalku adatiņu, vismaz tā kaut kur bija teikts. Lēnām pildās. Tā, kopā bija 26 kg sataisīti un šitie kūpinātavā ielīda 2 stāvos. Tā kaut kā izskatīsies. Un tagad, nezinu, skatīsimies, gan jau griezīsim pēc pāris stundām gabaliņu nost un testēsim. Tāpatās vienkārši. Tā, skatāmies, kas notiek. Jau krāsa parādās kaut kāda. Izskatās jau, ka būs ok. Izskatās labi. Tauciņš te kārā. Jā. Man būs labi jāturpina. Nekas nav ne pārsprādzis. Jā. Nekas nav iztecējis ārā. Viss ir vesels. Manām kūpinās tagad kaut kādi. Tā ir kaut kur 75, no 60 līdz 75 grādi. Tā vidēji turās. 3 stundas jau būs pagājušas. Ir pagājušas 4 stundas, taisīsim pirmo testu. Tā. Grādi turās. Raujās druscīt, bet krāsa tāda skaista. Iekšā viņam vajadzētu pelēcīgām, jo viņam nekādas piedevas nav liktas tādas klāt, izņemot garšvieliņus un viss. 5 stundas ir pagājušas, tā kā vairāk nevajag, vismaz tā liekas pēc visām pagaršošanas. Tā. Mēs varbūt atstāsim uz tiem pašiem kokiem pagaidām. Tā smuki arī atdziet formu. Kā vienmēr labāko jaku jāizmanto tad, kad arī kaut ko sasmē. Smuka krāsa diezgan. Krāsa ir smuka, bet jā, kā arī teicu par to sāli, viņas vidū būs tādas, kādas viņas būs tur. Tur neko neizdarīs, jā, tad jānopērk tas nitrītsāls kaut kur jāpasūta. Parasto rupo sāli. Liktas tā labi šitos. Jo gan jau, ka no Gemes var pasūtīt, arī. Tos varam likt apakaļ apsilst. Nenotiks. Tās desas uzreiz daudz vieglākas palikušas tagad. Tā, uzliksim vienkārši pa virs. Re, tā jau pēc krāsas ļoti smukas. Tā, es domāju, jāliek apakaļ. Nē, neliksim apakaļ. Tā, Diezgan kuru jūs nesadurstījāt, nav jau neviena uzsprāgus arī tā? Nav, gan ir. Tad redzēs, jo kurai tecēs vairāk ārā, kurai nē. Jo bija tā, ka patestē arī nesadurstīt. Un tagad visu liekam vakumā. Lai nebojājās, jo nekādas piedevas, kā jau iepriekš teicu, nav liktas, tad savakumosim visu. Tā.
gaismiņā nostājās un gatavs. Interesanti lieta. Šitie maisiņu rullis sūtīts no Tēmu. Redz, viņu viena puse ir taisna, otra puse ir tā rievotā. Diemžēl, man liekas, te jau bija, kad viens vakumotājs tika nokauts, bet tagad likās, ka šitais arī nobeigsies, jo vienā brīdī vairs nevakumo. Tad paņēma maisiņus, kas ir šādi te, kas ir tepatās pie mums pirktie, kur abas puses ir vienādas un viss strādā. Liekas, ka šos maisiņus viņam grūtāk izvilkt gaisu ārā, un tāpēc arī tos vakumotājus beidz nost. Tā kā nav jēgas sūtīt Tēmu lētos šos te maisiņus laikam. Pēdējā porcija sanāk tajā kūpinātavā ielien īstenībā kaut kādi tādi ir, kā citur bija rakstīts receptēs līdz 17 kilogramiem, jo man bija 26, un tad, ja 26 kilo ir druscīt pa daudz, un tad nepietiek ar vienu reizi. Vajag 2 reizes, tad māsas vīrs izkūpināja, un šoreiz nevis 5 stundas, bet 4 stundas, tad viņas arī, protams, ir druscīt sulīgākas, un viņas nav durstītas, un nekas nav saplīsis. Tur bija rakstīts, ka vajag durstīt, bet īstenībā durstīt desas neredz vispār nekādu vajadzību. Ļoti labi sanāca, un ka tik nav pat sulīgākas, ka viņas nav, sadurstītas ar smalku adatiņu. Tā. Gatava produkcija. Īstenībā nav tik traki to visu taisīt. Vienīgā lieta, ko sapratu, kas ir nepieciešams, lai taisītu desas, tas ir desu pildītājs, jo ar gaļmašīnu tas ir šausmīgi ilgi.